Čau, mīļie! Man uzdeva jautājumu par bipolāriem traucējumiem. Un es palūdzu tam cilvēkam, kas man uzdeva šo jautājumu, vai es varu atbildēt publiski. Kāpēc? Tāpēc, kad man iepriekš jau bija uzdoti šie jautājumi. Tāpēc es atbildēšu publiski, neminot nevienu vārdu. Informācija iespējams nāks par šo cilvēku vairāk, iespējams. Es atbildēšu arī uz tavu jautājumu, ja tu novēro savu to. Tikai pateikšu to, ka tā bija sieviete, un viņa rakstīja gan tā, kad kā sev palīdzēt pie smagas diagnozes. Bipolārie traucējumi, nav spēka, nav motivācijas, ko iesākt. Ja? Paskatīsimies plūsmā, ja? Ko man saka, ko man nodod, un iespējams kaut kāda atbilde notiek. Ja? Šodien es vēlos jums parunāt, tāpēc es to daru. Ja? Labi. Kas tev ir jādara, tu jau noteikti ļoti labi to zini, tev šeit pilnīgi nekas nav jāsaprot, tev ir tikai vienīgi jāsajūt. Tu vari pat neskatīties, tu vienkārši tikai jāklausās. Ja? Tu vari ielikt pat austiņas, ērti iekārtoties, lai tev ir ērti. Tātad jautājums ir tā, kā tas tiek dēvēts šeit, kā šis process kaut kāds, kas notiek, tiek dēvēts par bipolāriem traucējumiem. Ja? Tātad, ko es vēlos jums caur sevi pateikt, nodot. Informācija nāk par šo cilvēku. Tā būs kā vizualizācija, es viņu noteikti iztulkošu, jūs to ļoti labi ziniet, kā notiek viena daļa, ja, kā šo informāciju saņem. Man rāda tādu skatu, kad tu esi tā kā pelnrušķīte, man rāda šo multinītu filmiņu, es pat neatceros, kad viņi vispār esmu skatījusies, ļoti interesanti. Neatmenos, vienkārši man rāda. Un tu esi tāda dzīves priecīga pati par sevi, tu dziedot, dziedot tīri, dziedot, pienes, man rāda, ka tev ir tā kā slota rokās un ka tu kaut ko iespējams pie sevis pat dungo vai kaut ko pie sevis runā un ka tas ir tik dzīvi un ka tas ir skaisti un tu esi savā vietā. To, ko tu dari un tur, kur tu atrodies, tur tev ļoti, ļoti atsaucās dvēsele. Ja? Tur tev apkārt riņķī arī ir dvēseles, ar kurām iespējams, ja man tā informācija nāks, pateikšu, ir bijušas kaut kāda veida iepriekšējās dzīves tā vieta, kur tu tā kā strādā. Ja? Tu tā kā palīdzi, tu esi klātesoša. Tu esi klātesoša, un tas viss notiek ar tādu tā kā palēkdamies, bet tad man rāda atkal citu bildi, kurā tu sēdi, un tev ir tāds tā kā priekššauts, ja? Un tu sēdi, un tev rokas ir salikts klēpī, un viss, kas tev tajā klēpī, tajās rokās krīt, tās tavs asaras. Ja? Kas sanāk, kad un tas var notikt pat kaut kādā ļoti, ļoti īsā brīdī, ja? Kad tu esi atvērta, kad tu esi komunikabla un kaut kas notiek, un tu vari aizvērties, tu vari sākt raudāt, tu vari būt ļoti, ļoti jutīga un citreiz tas jutīgums iespējams tev ir tāds sajūta, ka viņš tev kaut kad traucē. Ja? Traucē varbūt izteikt, traucē būt kaut kur klātesošai, traucē tā kā tu baidies kaut kādā brīdī būt tu patiesa, tu baidies
būt 100% tajā vietā, kur tu atrodies. Tev ir labāk, ja tu tā kā nerādīsi nevienam, varbūt, ka tev arī kaut kas nesanāk, kaut kas neizdodās, kaut kur pietrūkst un pietrūkst. Dzird šo viegli ļoti, jā, nevajag pieķerties, jau tā informācija nav viegli, kas man tagad pašlaik par tevi caur nāk. Vienkārši tāda siltuma, kad apķer, kad samīļo, kad noglāsta galvu, kad pasaka varbūt, ka tu šajā kaut kādā ceļa posmā, īsā vai garā, tu neej viena, kad un patiesībā tu arī tev ir tā sajūta, ka tu jūties viena, arī apkārt ir cilvēki, iespējams arī pēcnācēji, tevi ir tevā dvēselē. Tas nav fiziskā pasaulē. Fiziskā pasaulē tu esi diezgan aktīva un aizņemta ar visu to, ko tu izvēlies darīt, un tas ir tavs. Ja? Tu esi dodoša enerģija, tu aktivizē, tu parādi, kaut arī kādreiz, kaut kādā brīdī pašai it kā pietrūkst šī resursa. Vienkārši tagad ir pienācis tāds brīdis, kad tev ir jāpārtrauc šī nevis, ka jāpārtrauc, bet tev ir jāsāk dot sev. Tev ir jāsāk dot sev. Tev tas skatiens, kur riņķī apkārt, jo tev ir šī programma, kad tu pienes labu darot. Tā ir tāda, man saka, kas tas ir. Es kādreiz arī biju šajā programmā. Empātiski cilvēki ļoti daudzi, viņiem ir kaut kādā brīdī, kamēr viņi vēl nav iepazinuši savu tumsas pusi, viņiem liekas, ka viņi būs forši un labi, tad, kad viņi dos, un viņi par to neko neprasīs. Ja? Tad, kad tu dosi, tad, kad tu pienesīsi, tad, kad tu vienmēr būsi klātesoši, tad, kad tu aptekalēsi, tad, kad tu vienmēr visu izdarīsi. Es atvainojos. Tālāk es turpinu. Man nokrita uz galda stāvēja kamera maziņā. Es žestikulēju. Tā, labi, es esmu tūlītās atpakaļ. Tātad empāts. Visi man drusku ārā, bet es esmu turpētās. Turpinam. Jā, tātad tev ir šis te skatiens, kā tāda, rāda, ka tu esi tā kā, es turpinu, rāda, ka tu esi tā kā uz ceļiem šajā pozā, un tu ļoti šādi, kad tevi tagad pamanīs, un tevi redzēs, un tāpēc tev vienmēr ir kaut kādā brīdī uzlikta šī te maska uz sejas, ka tu esi ļoti dodošs, bet tajā visā, tad, kad tu sēdi, ko man rādīja tajā halātā, un ka tev asaras birst par to, kāpēc es esmu tik laba pret visiem, kāpēc es tik ļoti daudz dodu, bet mani neredz, mani nepamana, un man apakaļ tas neatgriežas, kāpēc dzīve ir tik netaisna, un kāpēc skan šī te upura loma, un viņi skan diezgan bieži, tāpēc, kad tevī notiek šie dievišķie pieskārieni, bet tu viņus ļoti tā kā neņem pie sirds, neņem tā kā nopietnus. Un tad, kad šie te pavadoņi klauvējās tev, ja, tā kā viņi tev vēlas kaut ko pateikt, lai tu tā kā griezies sev iekšā, tev ir ļoti spēcīga intuīcija. Tas ir pirms man rāda. Tas ir pirms nākošā posma, bet tu esi stāvi uz ļoti augsta, man rāda tādu betona siena milzīga augsta, arī fiziski augsta sajūtās. Tu esi ļoti augstu. Tu pat spētu enerģētiski būt ļoti augstu,
un tu stāvi tur augšā, un ir šī sajūta, es aizsīšu siet kladīt, jā, man kaut kas atkal nenokrīt. Vai nu es eju sevi iekšā, vai es sāku dot sev, vai es vienkārši ledu zemē. Ja, šo dzirdu ļoti, ļoti viegli, jo tāpēc, ka šādas domas arī ir bijušas. Kāpēc šādi notiek? Kāpēc notiek, kā mēs to saucam, kā viņus dēvē šeit uz zemes bipolārie traucējumi, kad vien brīdi ir viss apburoši lieliski, bet nākošā brīdī ir, es izvēlos sevi, un kaut kādā brīdī es nesaprotu, ja tu nesaproti, kāpēc tas tā notiek, kāpēc ir šādi lēcieni uz augšu un uz leju, jo, nu tā, man saka, kāpēc tas tā ir, es nodošu, varbūt kādam arī citiem būs atbildes. Viss tas, kas saistīts ir ar galvu, viss tas, kas saistīts ir ar smadzenēm, domāšanu, prātu. Viss tas, kas ir ar šo daļu saistīts, ja tur notiek uz augšu, uz leju, izplešanās, saraušanās, ja tur notiek sāpes, ja tur notiek migrēnas, ja tur notiek šeit te kaut kāda veida traucējumi, un nevajag viņus dēvēt par smagu slimību, jo tāpēc, ka taviem vārdiem arī ir spēks, ja? Vairāk nesaki nekad tā par sevi, ja? Un vispār nesaki par to. Tas ir tev uzdevums, caur kuru tev sevi ir jāaktivizē. Atnāks grāmatas, atnāks cilvēki, atnāks dažādi egregori tavā dzīvē, tu sāksi justies savādāk. Tāpēc, kad notiek visi šie traucējumi, viņi nenotiek vienkārši tāpatās. Tas ir pirmais signāls, ka tev jāvar vaļā ir savu galvu tiešā vai pārnestā nozīmē, un jāsāk komunicēt. Ar savu augstāko es, tev jāsāk komunicēt ar saviem pavadoņiem. Tāpēc, ka šodien un turpmāk uz priekšu, tā ir norma. Norma ir saņemt informāciju, norma ir gūt atbildes caur sevi. Tas ir ok. Tikai tā tas viss notiek turpmāk uz priekšu cilvēkiem, kas ir šajā jaunajā realitātē. Arī tam nevajag pieķerties. Es vienkārši to minu, lai jūs nolasat vienkārši šo informāciju. Viss tas, kas ir saistīts ar kaut kāda veida novirzēm galvā, tas nozīmē to, taisi vaļā tos čainiku, kas iekšā jau sprākst, iekšā viss jau notiek tā, kad tur ir tik daudz destruktīvu, un tajā pašā brīdī man stāsta, viņi to vēlas. Viņi vēlas, viņi skatās uz tevi, es vienkārši stāstīšu, kā nodot cilvēcīgā valodā, lai jūs saprastu. Viņi skatās uz tevi, viņi skatās, kas tevī notiek iekšā. Un viņi speciāli atrod situācijas, nērtus cilvēkus, kas ienāk dzīvē kā skolotāji, kā kaut ko lai parādītu, kā kaut ko lai attīrītu, kā kaut ko lai nonulētu. Un viņi atved šos cilvēkus pavadoņi, tavi pavadoņi, tev dvēseli to pievelk, viņi rezonē. Jūs satiekat šos cilvēkus, kur jums liekas, tā vai tur var būt vai nevar būt, tās ir tā kā muļķības varbūt, ko man stāsta. Atved šos dažādos egregorus, ja? Atved, lai tur būtu tik pilns, kad kaut kādā brīdī tu tam visam saki stop, viss. Visiem tu saki stop apkārt. Kur tu esi bijis šāds, kur tu esi bijis šāds, kur tu esi bijis šāds, kur tu esi bijis šitā visa tāda memļošanās, ja, kurai ir jāiziet cauri, es gribu teikt visiem kaut kāda veida empātiem, lai tu saprastu, ka tevi vienkārši kaut kādā brīdī izmanto.
izmanto ļoti daudz. Un tev liekas, ka tu esi tik ļoti dievišķs, tev liekas, ka esi tik ļoti klātesošs. Un tev liekas, ka tu tikai un vienīgi skaitīsi mantras un kaut ko rakstīsi un būs tikai tāds tā kā aduvančiks, pozitīvā enerģijā, tikai pozitīvas mantras, tikai ir viss tīrs. Tā ir tik milzīga ilūzija, es gribu uzreiz pateikt tiem visiem cilvēkiem. Pirmām kārtām viņi strādā tikai un vienīgi sistēmā, otrām kārtām viņiem nav naudas. Es nezinu, kāpēc man tas nācis tā pateikt. Tikai tad, kad tu sev atļauj būt tādai, kāda tu esi, tad, kad tu spēj novilkt robežas, tad, kad tu spēj pateikt nē, es to atkārtošu katru reizi, kamēr jums vēmiens no tā nāks. Tikai tad, kad tu saproti, ka tu radi visu to, kas tevi un ap tevi notiek, tu to radi. Tev nafig nevajag sēdēt upura lomā, gaudot, tagad viss ir slikti. Jā, man nāk šī informācija cauri, es vēlos nodot arī šajā ierakstā, jo tāpēc, kad vajag iedot pierē. Es domāju, ka vajag iedot pierē ne tikai tev, bet vajag iedot pierē arī daudziem citiem. Attaisiet vaļā acis. Ja? Pietiek ciest. Pietiek vārtīties savos tavos domu vēmekļos. Pietiek. Paskatieties uz sevi, paskatieties, kādi jūs esiet paši. Dodiet sev, rūpējieties par sevi. Veriet vaļā savu galvu. Esiet kontaktā ar saviem pavadoņiem. Akceptējiet, pieņemiet gan sievišķīgo daļu sevi, ko nevar pieņemt iespējams ļoti daudz vīrieši, ja viņiem liekas, netakš. Es esmu ļoti vīrišķīgs, ja? Kontrolējošs. Bet tikai tā, kad ir gan sievietē integrēta šī vīrišķīgā daļa, kad viņa pati spēj izlemt, kad viņa pati spēj radīt, kad viņa pati spēj sev pienest, dāvināt, iepriecināt, dot. Un nevis tāpēc, kad vajag, tāpēc, ka tu to vēlies, tāpēc, ka tu to gribi, tāpēc, ka tu dziedini programmas, tās, kas ir bijušas pirms tevis, kas plūst caur tevi, kas noliek tevi uz ceļiem, kas noliek tevi šajā upura lomā, kas noliek tur, kur vairs negribas dzīvot, kur gribas lekt nozas tev no tās augšas, no tās milzīgās betona sienas, uz kuras tu stāvi, lai tu ieskatītos sevī iekšā, tas notiek. Tevi raustā uz augšu un uz leju, lai tu ieskatītos sevī. Šie bipolārie traucējumi notiek, lai tu ieskatītos sevī, lai tu sev teiktu jā. Lai paskatītos sev apkārt un teiktu jā, tieši tā es vēlos. Vai tieši šādi es nevēlos, tad saki balsī, kā tu gribi, saki, ko tu gribi. Tev dos iespējas tam, nevis tiešā veidā, bet atvedīs tev variantus un iespējas, lai tas notiktu. Tas nav nekas slikts, neviena kaut kāda veida fiziskā plānā dēvēta saslimšana nav nekas slikts. Tas nozīmē to, kad ir pienācikusi robeža, ka ķermenis tev saka, ej tu, es vairs negribu atrasties šajā ķermenī iekšā tavā samaitātajā upura lomas mentālā, es vairs negribu te būt. Man neiet kopā šis, nonulē lūdzu šīs te programmas. Esi forša, esi adekvāts, labvēlīgs pret sevi kā cilvēks. Kāpēc notiek tā, tad, kad noguld uz gultas, liek slimnīcās, notiek kaut kas, jā, tur ir ļoti, ļoti daudz varianti, tur ir karmiski, tur ir šīs situācijas ir ļoti katram individuāls, nevajag pievilkt neko pie sevis, ko es nododu, bet ir varianti, kad noliek šādi horizontāli, ka tu pat varbūt pakustēties nevari.
lai tas fokus beidzot ietu uz iekšpusi. Lai tu dzirdētu, ko tu gribi, nevis ko no tevis grib. Ko tu vēlies? Un varbūt, ka tas nemaz varbūt kaut kādā brīdī nesaskan ar apkārtējo sociumu. Varbūt, ka tas nesaskan ar tuvākajiem cilvēkiem, kādi viņi grib, lai tu esi. Varbūt ir kaut kam jāpasaka pierē. Varbūt ir jābeidz sev melot. Varbūt ir jābeidz melot kādiem cilvēkiem. Varbūt ir beidzot jābūt atklātam pret sevi. Tu nevienam citam nemelo. Tu nevienam citam neesi tā kā glābēja loma. Tu pati to izvēlies. Pati pret sevi tu to izvēlies. Tāpēc, kad strādā programmas zemapziņas ļoti daudzas, kas ir jāver vaļā, kam ir ērti viņas vērt vaļā. Ne jau cilvēka psihei. Tāpēc noliek uz ceļiem, noved ļoti bieži tādos stāvokļos, kad viss, ūdens ir pāri un viss. Un viss. Un vēl pie tā visi tad pavadoņi atver cilvēkus, kuri vēl pilina pilītes. Ja? Lai tu kārtīgi pārliecinies, vai tu izvēlies sevi, vai tu neizvēlies sevi. Tas ir par pašcieņu, par sevis mīlestību, iet ārā no šīs upuru lomas, dodot, un neko neprasot pretī. Tev ir plāns. Es zinu, ka tev ir plāns, ko tu vēlies darīt. Šo plānu tev nodod caur augstāko es, tev pavadoņi, jo tu esi radoša. Es nododu informāciju tam cilvēkam, kas man jautāja šo jautājumu. Dari to. Nebaidies, dari. Vienkārši dari. Tu zini, par ko es runāju. Ja tu vēlies, tu man var droši atbildēt vēstulē. Šoreiz šādi. Diezgan daudz pierēju. Pasties, es te tā žestikulēju, kā aktris. Man viss galds gandrīz aizvaldoja, viss, kas uz galda stāv. Labi, mīļie, es ticu, kad jūs guvāt kaut kādu veidu atbildes. Ja ir kādi jautājumi, kur jūs vēlaties, lai es jums atbildu, jo šis viss vēstījums diezgan daudz procentuāli bija tieši par šo cilvēku. Jā, bija kaut kāda informācija, kas varbūt arī citiem, kas ir tiem, kas klausās, tiem, kas noklausās. Ja? Bet, ja jūs vēlaties kaut kādu veidu atbildi, kāpēc tieši jums tā notiek, es droši varu to rakstīt. Jūs varat rakstīt pat apakšā zem šī video. Es domāju, ka es brīvā laikā, vai tad, kad es to vēlēšos, ierakstīšu vēstījumus un atbildēšu. Lai notiek atbildes, lai notiek ieguvumi. Paldies. Čau, lai noder.